Ja tu vēlies, bet varbūt tu baidies pieteikties Erasmusam, tas ļoti tiešām iesaku, jo tā var izvērsties par vienu no labākajām iespējām tavā dzīvē un par visforšākajiem notikumiem, atmiņām un kā arī draugiem no visas Eiropas. Mana Erasmus pieredze sākās ar to, kad mana draudzene pieteicās uz Maltu, un es nezināju, vai es to vēlos vai nē. Es sāku ļoti apšaubīt savu izvēli. Es beigās nepieteicos, es nokavēju savu pirmo pieteikšanos, un tad es sāku ļoti nožēlot, jo viņa tika pieņemta, un tad es sāku domāt, varbūt tiešām man vajadzēja pieteikties. Un tad parādījās otrā iespēja pieteikties, un tā bija kā zīme man, ka tas ir man tiešām vajadzīgs. Es pieteicos, pati pieredze tur bija, man liekas, labākā pieredze, ko esmu pieredzējusi savā dzīvē. Mums bija draugu grupa. Sastāvēja no gandrīz 10 cilvēkiem. Mēs darījām katru dienu kaut ko. Kā kāda nav ko darīt, mēs uzrakstam grupiņā, visi satiekas, braucam uz jūru, braucam apskatīt jaunas pilsētas, uz citām salām, uz kaut kādiem ceļojumiem kopā. Un tā pieredze arī gan studiju ziņā, arī gan valodas ziņā, ka tu esi iemests pavisam citā vietā, tev ir jārunā pavisam citā valodā. Tas ir kaut kas ļoti interesants, kā pieredze, no kuras tu iemācies arī ļoti daudz. Un tāpēc, man liekas, tā bija viena no fantastiskajām iespējām, kādas varēja būt. Arī sakarā ar to, ka universitāte palīdz arī nedaudz ar finansējumu, lai tavs Erasmus tiek piepildīts.